Mēs nopirkām mašīnu no Holivudas filmu seta. Šeit vēl ir redzami filmā izšautie caurumi. Tā kā mēs noteikti zinām, ka šī mašīna ir no asa sižeta trilera. Droši raksti komentārā, kā tev liekas, no kuras filmas ir šī mašīna. Bet kā viņa nonāca šeit imantā, tas ir ļoti interesants stāsts. Īsumā kāds ļoti turīgs džeks no Austrijas izdomāja nopirkt veselas 40 mašīnas no Warner Bros. Studijas Holivudā. Tas jums kā bonus mājiens filmas atminēšanai. Tad daļu no šīm mašīnām viņš notirgoja un vismaz viena no tām nonāca Lietuvā, kur mēs šobrīd dosimies negluži to nopirkt, bet gan iemainīt pret mūsu Corvette, kuru redzējāt auto eksotikā. Ir 17. augusts, 8:18. Klausamies satīns. Notiek, viss normāli. Tātad brauksim mēs pēc ļoti interesanta projekta. Ļoti interesanti. Tāds būs tikai un vienīgi viens vispār pa visu Latviju un pasaulē varbūt tās tieši ar tādu vēsturi mašīnas ir varbūt, ja ne uz vienas rokas pirkstiem saskaitām, tad aptuveni ap 10 varbūt viņas ir. Tā kā sekojam mūs, skatīsimies tālāk, kā mēs braucam, kā arī mēs par šito laiku nedaudz iekrājām, pastrādājām kārtīgi, un mums tagad ir arī jauns busiņš, kā arī evakuators. Tā kā forši strādājam. Plus paralēli Turbo Bembim arī notiek trakas pārmaiņas. Turbo Bembs tagad atrodas pie mūsu drauga PK Fabs, kurš taisa mums izplūdi, metināšanu. Plus esam jau sagatavojušies kārtīgam braucienam ar viņu. Paralēli mums notiek arī, protams, ļoti interesanti projekti. Kā vienmēr parastie darbi ir pilns, bet jā, šīs brīnums arī beidzot ir gatavs. Mūžība pagājusi, bet viņš ir dzīvs, un tagad tur arī viss notiek. Re, kur ir mūsējais, mūsu street klases česīts. Šeit mums ir tā mazs stāsts. Pašķīda sajūgs, pašķīda reduktors, bet neko, mēs degunu nenolaižam. Viss ir pasūtīts, reduktors jaunais ir uzlikts. Gaidām vēl no ProRinga, tad atnāks mūsu jaunais sajūga komplekts. Tad, protams, vēl ir viena ļoti īpaša mašīna, kas ir saistīta ar amerikāņu auto Latvijas vēsturi. Tas ir Cadillac SPS. Tā kā tur arī ir visādas interesantas lietas. Lūk, labi. Mēs dosimies ceļā, jūs brauksiet kopā ar mums. Jā, šis ir mūsu jaunais busiņš. 9 vietas. Tas, lai komandai ir, kur apsēsties. Vietu pagaidām nav, jo mēs te liksim visādas slepenas lietas. Bet šis mūsu draugs, kurš bija izstādē, dosies projām pie saviem jaunajiem īpašniekiem. Tālūk. Tā kā, lai Corvette iet jautri, un mums noteikti ar jauno projektu arī, lai iet jautri. Ja kas, tad tādu setu no mums arī var izīrēt, kā busiņš ar piekabīti, vai arī evakuators, vai arī tikai busiņu noīrēt, ja vajag. Tā kā tālūk. Melns, viss čok. Esam gatavi. Dosimies tālajā ceļā. Jā, tad redzēsim, kā mums tur būs, kā sajies projektam un tā tālāk. Bet domāju, ka būs baigi forši. Un, kā jau tur visiem lieliem vīriem ir kaut kādi īpašie projekti, vai ne? Tur Rolim ir viņa īpašā kalja
Otram ir GT, laikam GT, Nissans 3.4. Jā, GTT parastais, kas ir, ja es nemaldos. Tā kā, stilīgi, tad mums arī vajadzēja savējo, mēs domājam, nevar jau atpalikt no džekiem, viņi tur baigo latiņu tur, un tad mēs arī paturēsim. Piebraucām, paņēmām kafiju viedā. Visi brauc, baigi priecīgi, busiņas diezgan maz degvielē, esam diezgan priecīgi, arī kur vēl kaut kādu bagetītu uzēdīšam, jā. Un šķaut, ka braucam tālāk. Jā, tūlīt būsim klāt, palikušas vēl, cik? 6 minūtes. Vēl 6 minūtes. 6 minūtes, un mēs redzēsim šī jauni veco projekta mašīnī. Interesanti, kas tas varētu būt, kā jūs domājat? Varbūt normāls apvisēs, nekā nebūtu. Varbūt arī tā, varbūt šis pļāva. Normāls pļāva atbrauc. Jā, nopilīt 300 vismaz, tad mēs obligāti aiziet nopirkt gaļu, uztaisīt šašliku, vismaz pļāvas vidū, vismaz, lai ir kaut kāda jēga. Pofīgi izbraukums līdz Tauragē. Atbraucām? Atbraucam, jā. Tur nedaudz iebraucām, pačakarējām nedaudz lietuvieti vienu. Noteikti viņš domāja, ka viņam atvērt korveti un noliek, bet tomēr nē. Tomēr nē. Tā, jā. Korveti ir nocelta. Rekur stāv maliņā. Rekur pastāst kāds foršs aparāts. Nē? Jā, stilīgi manta. Izstās labi. Ja domāju, cik daudz tur iepas driftam varētu samest līdz daudz. Vai arī kaut ko tādu? Nē, tas ir šis. Piefilmēs šito reku. Boss 429. Jā. Tāds viņš bija, kad laika atpakaļ. Nedaudz kādu lodi izšāvus cauri, bet tā jau ir okei. Tieši tā. Mēs kā amerikāņu fanāti, mūsu mīlestība pret Mustangiem ir atvedusi visticamākais vēl līdz galam viss nav izlemts, bet laikam būs, kad šis, viņš dosies ar mums uz Rīgu. Izstāsts varbūt sākumā netika iepriecinoši, bet tā būs viņas jaunā sirsniņa. Jā, tāds rītīgs, nopietnas aparāts. 5,8 litru Ford dzinējs, vai 8. Baigā štēla. Tā kā, mēs tūlīt iesim apspriesties un domāsim, un tad jau dokumentus pastīsimies un kārtosimies. Jā. Palielam. Tā ir ļoti labi sagatava, lai kaut ko viņi ļoti labi izdarīt. Labi, kas komplektā ar mašīnu iet. Ļoti daudz rezervas daļas. Viss, kas palielam nepieciešams. Tai mašīnai līdzi. Tā ko lūk, tur ir visādi. Viss kaut kāds salons. Nedaudz pastaigājot pa slepenām garāžām, pamanījām šitādas lietiņas. Impala. Это может быть и для вас. Un te tāpat tāds blakām. Chevy pickup. Какого года? 57. 57. года. Их можно купить, да? Что? Мы можем поставить в сайте. Сайт ваш Candy показать, Red. тоже, если кому-то интересует. Пусть смотрит. Tas ir tas līmenis, uz ko jāiet. Pie pilnīgi restaurētas mašīnas. Var apskatīties. Odometrā. Viss pa nulēm. Pilnīgi jauna, svaiga mašīna. Viss ir paršūts. Nokrasots. Kā arī aprakstā mēs atstāsim visus nepieciešamus linkus, lai sazināties ar tiem cilvēkiem, kuri ņemās ar tām mašīnām. Un visas šitās mašīnas, kas te ir pieejamas,
Viņas arī pieejamas tirgošanai. Tā kā, ja kāds vēlās, var iegādāties pilnīgi restaurētas mašīnas. Visi saloni pāršūti, jumti pāršūti. Крыша же тоже перешитая, все. Jā, visi jumti pāršūti. Viss no rokas zīmēts. Svaigi nokrasots, izpolēts līdz spogulim. Tā kā, jā, ja kādam droši vajag vai nu kontaktus, vai nu gribās nopirkt tādu mašīnu, vai arī atvest uz restaurāciju, atstāsim visus linkus aprakstā. Tā tas mašīnas izskatās, kad viņi tika atnāk no štatiem. Reko, tā ir vēsture. Agrāk nebija tev ne drošības jostas, nekā tāda. Milzīgie divāni. Nekad tev ne airbag. Lielam nekādas drošības. Jā, bet tādām mašīnām ir kaut kāda dvēsela. Nu, kā arī šitie aparāti te pastāv. Tas ir līmenis, uz ko jāiet. Mums pagaidām diezgan tālu līdz tam, bet ar kaut ko jāsāk. Un sāksim ar Mustangu, nu ko tad? Ko par godu mūsu darbiem un visādām tādām lietām. Impala tika izdzīta ārā, un viņa vietā tika iebraukta Corvette. Tā tas notiek. Nu ko, visi apskatījāmies, visi izpētījām. Laiks noslēgt darījumu. Viss. Corvette ir apmainīta pret to slavēno Fastbacku. Tā kā jā, ir laiks krāmēties augšā un braukt atpakaļ uz Rīgu. Задница едет так, задницу в спорт. Видишь, как идет? Можно и так вот. Она посуду идет. Pirmie mēģi. Vai ne? Jā, visiem ir savi projekti. Kādam Japānis, kādam kaut kas cits. Un mums arī ir kaut kas cits. Gribi braukt ar Mustangu, māki zāģēt kokus. Ja? Думаю, окей, да. Отлично. Jā, GoPro ir 1%, rītīgi forši. Tātad detaļas esam visi sakrāvēji. Dodamies uz Apex Motors uz mājām. Būsim gan jau kad naktī, kā vienmēr. Bet, nu, kāds iekož, kāds stūrē, kāds vienkārši ieslēgs uz planšetes filmu un iesgulē. Tā ir jau, tā ir jau. Tā kā palādēsim GoPro un tad pastīsimies vēl, ko mēs varam iefilmēt pēc kādu laiku. Tā kā dodamies ceļā pagaidi. Jā, nu to, ko mēs uzzinājām par mašīnu, ir, piemēram, šitais interesantais defekts, kas ir uz jumta. Realitātē lec ārā no pazemes garāžas un atsitās pret griestiem mašīnu. Tā kā ir normāli, ir normāli. Ir pierādāmas detaļas par to, kad viņš ir tieši no filmas. Ir visas detaļas un visas bojātās vietas sakrīt ar filmā uzņemtajām. Tā kā ir okei, ir okei. Ceļš bija garš, jo mums te bija problēmas nedaudz. Mašīna gandrīz nolidoja nost. Bet priekš projekti ir ritīgi labi.
Viņa nav baigi sarūsējusi, gandrīz vispār nav apakšā. Nu, līdz ar to tikai jātaisa. Jātaisa un viss normāli. Jā, viss ir labais, nē? Tas ir tā, kā viņi rāda. Skaties, jo tas ir tā, kā rāda visi ar amerikāņu remontu. Noplēst viņu nevar. Normāli. Tā kā man 46. bija. Skaties, reku vēl svarīgs moments šorīt. Ko tas nozīmē? Tas ir krūti. Potenciāls ir cilvēkiem. Zini, cik ļoti cilvēkiem patīk, tas ir vienkārši. Viņi iet, tā ir pa lielam sacaurumots kuzā. AOC bija prikols, jā. Viens piedāvāja uzreiz motoru krāmēt viņa bembī iekšā. Bet tagad pienācis laiks mašīnu un tās 5,8 litru motoru dabūt iekšā servisā. Starp citu, ja vēlies dzīvē redzēt daļu Holivudas, brauc ciemos uz Jūrmalas gatavu 136 imantā un remontē savu auto Apex motors. Ja motors tas būs akšens, tur ir pizdēs. Liks to pietiek. Nu, ja jūs vēl neesat uzminējuši, no kuras filmas ir šī mašīna, iedošu jums vēl 2 mājienus. Pirmais mājiens. Šajā sēdeklī visticamāk ir piepirdis pats Keanu Reeves, un otrais mājiens. Tas ir grafīta pelēks Old School Mustangs. 1970. gadā šādas tika uzražotas mazākā 500 mašīnas, bet, ja būsim precīzi, 499. Nu, ja jūs vēl neesat uzminējuši, tad šī mašīna ir no filmas Džons Viks 2. daļa. Bet kopumā, tas ir 1970. gada Mach 1 Mustangs. Mašīnai ļoti daudz, kas nāk līdzi. Nāk līdzi spārns, nāk līdzi šīs te sašautās durvis, protams, maiņas durvis šīm, un vēl kaudze detaļu. Mašīnu mēs plānojam restaurēt, nezinām tagad vai vēlāk, bet plāni mums ir tai, tā kā droši skatieties tālāk, kas notiks. Un piesakojiet mūsu YouTube kanālam, kā arī sakojiet mums Facebookā, Instagramā un TikTokā. Dead right, if the head right, Biggie there, air night, Papa been smooth since days of under rule.